Un, ja jūs pavērot savu darbu ritmu, jūs pavērāsiet, ka jūs arī visu laiku mainat savu uzmanību. Un, ja mēs runājam vispār par skolas sistēmu, tad mēs varam redzēt, ka tā ir ārkārtīgi neveselīgi iekārtota, jo lielākoties bērniem vienkārši jāsēž un jāklausās. Un tas pat neatbilst kognitīviem procesiem, kā kognitīvi procesi strādā. Un tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka tajā 3. 4. klasē pusē bērnu ir trauksmes pazīmes, kas ir traki. Jā, bet tādas, diemžēl, ir. Un tad, ja mēs runājam par bērniem, kuriem ir uzmanības notrības grūtības, tad mēs ļoti labi varam redzēt, cik tā vide ir tāda neatbilstoša un grūta priekš bērniem. Bet, ja mēs izmantojam visādas pieejas, tad mēs varam arī šo vidi iekārtot tādu ļoti, ļoti patīkamu gan tiem, kuriem nav uzmanības notrības grūtības, un arī vēl palīdzot viņiem pašiem veicināt šo uzmanības notrību un iesaisti, gan arī tiem bērniem, kuriem ir šīs uzmanības notrības grūtības.